Šeit ir Uldis un Ainārs. Lūdzu, kungi, pievienojieties man uz dīvāniņa, jo mums ir jārunā par ideju spēku, par to, kā tas notiek. Un tie, kas šeit man ir tiešām jau ilgas stundas, un paldies, ka jūs nemūkat, tātad jums ir interesanti. Tie sapratīs, ka šī diena ir lielisks pierādījums tam, kad es neesmu viena. Bieži vien man jautā, tu jau tur viena aktīva. Redziet, nē. Šie mani kopienas kolēģi mainās un mainās. Tas dīvāniņš drīz būs nodilis no tā, cik mēs esam daudzi un cik brīnišķīgas lietas mēs kopā varam izdarīt. Un es tiešām ticu, ka tas ir tāds. Šeit ir pievienojies Ainārs un Uldis. Un, ziniet, viņu iedvesmas un darba rezultāts šodien priecē bērnus, es nebaidos teikt, visvairāk. Jo mēs sanācām kopā, lai plānotu aktivitātes Mālpils Zemeņu svētkiem, tātad šodienai. Vairāki uzņēmēji, satikāmies nevienreiz vien. Un sapratām, ka mēs varam piepalīdzēt Mālpils kultūras centram radīt šo notikumu, jo mums nav jāgaida tikai no kāda, ka mūs tagad izklaidēs, vai kas te tagad būs, vai kādi tie svētki būs. Ka mēs varam daudz ko paši. Un šis stāsts par daudz ko paši ir šo kungu talanta un prasmju rezultātā. Par ko es te runāju? Par to vilcieniņu. Par to vilcieniņu es runāju, par to brīnišķīgo bērnu izklaides objektu, kas tapa vairāku cilvēku iesaistē. Un es došu vārdu kungiem. Pastāstiet, lūdzu, kā tas bija. Kā tas notika, kā radās ideja, kā viss strādā. Uldi? Labvakar. Reku viens karoti nolicis. Jā, ilgi. Jā, es esmu patiesībā ļoti priecīgs, ka es piekratu tam visam. Protams, tas viss ir brīvajā laikā, un visi sīkumi tiek pirkti par savu naudu. Mēs tā kā ieguldījāmies, un tas bija to vērts. Es savukārt esmu ļoti uztraucies runāt publikas un priekšā un ar mikrofonu. Visi savējie. Paldies. Jā, jāpiekrīt Aināram, ka process bija interesants. Nebaidīšos teikt radošs. Un ir gandarījums. Tāds manāms gandarījums. Un vēl ir paties baudījums strādāt kopā ar tādu kolēģi kā Ainārs. Jā, mums kaut kā ļoti labi sagāja. Bija vēl daži, kas ļoti gribējās pievienoties, bet tas bija tikai vārdos. Beigās izrādījās. Tā mēs palikām divatā. Un paldies Dievam. Un tas bija ļoti labi, ka mēs palikām divatā. Jā. Mēs viens otru papildinājām. Viņš kaut ko darīja, es ieraugu nākošo solīti, dara to. Nav tur neviens jāstumda, jābaksta. Tā mēs arī nekādu lieku sarunu, pilnīgi nekādu lieku sarunu. Saprašanās absolūti. Tas ir redz gadījums ar manu galdnieka pieredzi 42 gadi. Ļoti redz gadījums ar mani sastrādāties. Nav vienkārši. Un es esmu cilvēks, kam arī patīk vienam labāk strādāt nekā kādu bakstīties un ņemties. Nav tā, ka neesam strādājuši komandā. Ir būts komandā, kur ir 15 un 18 un vairāk cilvēki. Var izdzīvot visu kaut ko, bet vienam ir cita lieta. Jā. Ne par to vairāk varbūt. Te man uzreiz prātā tāda lieta. Šie kungi iespējams, nevar teikt nekad, bet šie kungi nesatiktos kopējā projektā, ja vien jūs paši nedotu sev iespēju atsaukties, ierasties uz sapulcīti, būt pietiekami drosmīgiem, lai padomātu tā kā ārpus vai ne. Kāds bija tas pats pirmsākums? Šeit izņemot jūs, mani un jūsu sievu Uldi un Daniņa nav te, ja? Tad, respektīvi, kur viņi ir? Tā, sieva, kur tu esi? Viņa teica, ka būs. Mans atbalsts. Laikam Zemeņu valstis noskanēja iespējams, ka tajā mirklī gan jau skries. Izstāstiet, kā vispār radās ideja un kā jūs sākāt pie tā strādāt? Jā, ideja īstenībā nāca no Ilzas puses. Viņa bija kaut ko redzējusi, kad ir tāda vagoniņa. Viņa prasīja, vai mēs to varētu arī realizēt kaut ko tādu. Un tad vārds pa vārdam. Pirmajā sapulcē mēs tur nekur nepavirzījāmies, jo nebija īstie cilvēki.
otrajā sapulcā jau bija īstie cilvēki, un mēs sākām rīkoties. Jā. Bija Uldis atnācis, un tad jau virzījās tā uzreiz jau, ok, daram to. Vairāk tā kā darījām, nekā runājām. Jā, tie pirmie zīmējumi tapa galvā, un vakarā mājās tika uzlikti uz papīra. Un tad viena versija, otra versija, to atmetam, tā ir labāka par to, un to atmetam, tā ir labāka par to. Sazvanās ar Aināru, uzzīmē vēlreiz, un gatavs, viss kārtībā. Nedomājot aizbrauc Siguldā, nopērk ratus, nedomājot nozāģē piemetina piemēra. Ar aci redzot, tas derēs vai nederēs, un tā arī pieredze druscīt. Jā, jo, pieņemsim, vairāk cilvēki iesaistīti, tad ir problemātiskāk tikt pie tā gala rezultāta, jo mums tur arī bija, ņemam šitos ratiņus varbūt, ņemam šitos, beigās, mēs ņemam šitos, vienkārši ņēmām. Es redzu, ka der, ko meklēt. Tieši tā, jā. Un aizpildē no savas domas dziļās. Jā, un tad tur tajā procesā jau arī, tur var aizpeldēt, tu kā radošums tev iekšā ir, un tu vari aizpeldēt tajās visās fantāzijās, tur, būtu, tādi vilcieniņi, ja, bet, mēs esam tādi, ka mēs esam, mums laiks ir tik, cik mums viņš ir, un tāpēc tur arī strādā. Spilgs piemērs, kā veidojās tas process, pieņemsim. Mēs zāģējām, fleksējām ārā no tām mucām, tos riņķus, tu to riņķu vienu izzāģēji, aizmet projām, tur malā stūrī nomet, ņēmies ar otru, tu tā nomet to otru, apsēdies, bet kāpēc tās nevarētu būt atzeltnītes? Ja, un tad radās atzeltnītes. Ja? Tas ir tāds process baigi foršais. Tāpēc man patīk, ka, pieņemsim, šī nodarbošanās, tur tā galvniecība, amatniecība, man patīk tā nestandarta projektu visādi. Jo tu tur vienkārši fantazē, un tu sanāk kaut kāds šaizīte, un tu viņu pārvērt vēl par kaut kā savādāk, un ir vēl tādi uzlabojumi. Un tieši tāpatās ar tiem vilcieniņiem. Kaut kāds crazy jau tur ir apakšā. Darīt kaut ko pirmo reizi, un zināt, ka pirmkārt viss būs kārtībā, viss izdosies, viss būs precīzi, un redzēt to gala rezultātu. Jau, man kaut kāda gudra cilvēce teica, ar ko cilvēks atšķirās no bitēm. Bitē arī ir ļoti čaklis radījums, bet viņa nespēja paredzēt darba rezultātu tajā galā, kas būs. Mums kaut kā pilnīgi bija skaidrs, kā tas iznāks, bet nekādi varoņi mēs neesam. Mēs parasti uztaisījām vienkārši skaistu vienkāršu lietu. Parasti cilvēki ar labām rokām un fantāziju. Kādreiz jau nebija dizaineru, arī viens vecs celtnieks teica, viņš saka, nebija jau nekādu Uldi dizaineru kādreiz tos vecajās mājās, kur papēti logus, papēti durvju ailas, visas konstrukcijas. To izdomāja tādi paši vīri kā mēs. Protams, arī elektrība un divriteni un mašīna. Kompjuteru nebija, nekādu sazīmēja. Tagad tikai mums ir mākslīgais intelekts, bet kādreiz visus cilvēku balstījās. Čau, Dana! Paldies par to, ka vīram tiešām aplausi abām sievām par to, ka jums atļāvāt brīvo laiku veltīt mūsu visu kopējam priekam un bērnu priekam. Tā kā tas, ko es gribu tagad, lai jūs arī saprastu, kā tas notika. Mēs Mālpilī sanācām kopā, uzņēmēji paaicinājām viens otru. Nebija jau tā, ka uzreiz, piemēram, Uldis jau neatskrēja pirmajā reizē. Viņš drosmīgs palika tikai pie kāda otrā vai trešā aicinājuma. Arī nedrosmīgs, tikai uzmanīgs. Jā, uzmanīgs, bet tā, ka viņš bija atnācis, un tad izrādās, ka tās idejas tur visādas lampiņas lido, un kaut ko jau no tā visa mēs paspējām realizēt, kaut ko nē. Un te es gribu, lai jūs saprotat, ka Ainārs nosacīt nesen ir pievērsies kokapstrādē, tā var teikt, ja? Paši pastāstīsiet tūlīt. Bet Uldim jau ir ļoti liela pieredze šajā tēmā. Un cik tas ir vērtīgi kopienā sanākt kopā pat nepazīstamiem cilvēkiem, kas varbūt visus, jūs taču esat iezemieši. Ienācēji iezemieši. To mēs ar tūlīt noskaidrosim. Vietējais. Jā, to mēs tūlīt noskaidrosim. Viņi paši pastāstīs. Tātad, cik tas ir svarīgi kopienā sanākt kopā, pat it kā, ja jau gadiem mēs ejam veikalā viens otram garām un saprast, ka, wow, pēkšņi mēs varam kaut ko realizēt. Tā kā par to, ko jūs darat ikdienā un tā satikšanās, ko tas jums iedod. Un tā, ja?
Pie tās satikšanās jau ir vajadzīgs kāds, kas parāda un izstāsta, ka ir jāsatiekās, jo mēs varētu 10 gadus nodzīvot. Viņš dzīvo, ja nebūtu koku, es varētu redzēt, kur viņš dzīvo un otrādi, vai ne? Bet paldies tev, Kristīna, ka tu tā, atrodi to veidu, kādā veidā mums satikties un iepazīties. Jā, tas ir viens, un otrs jau tam pašam cilvēkam, kurš nāk uz turien, jābūt drosmīgam, ja, pieņemsim, tev jāsaņemās un jāiet. Un tas ir arī ar tiem vagoniņiem. Vienkārši mēs darījām, mēs jau nezinājām, vienkārši darījām, jā. Un tas īstenībā kā amatniecībā, ko es esmu sācis, pieņemsim, tur, nezinu, sirdī tas man ir ļoti sen. Pašā agrāk jaunībā es pat nokautrējos no tā, ka man bija tāds radošums, jo bija savādāki laiki, un es dzīvoju pavisam savādākā kompānijā tur. Bet pēdējos gadus vienkārši man spiesta lieta tā nonāca līdz tam, meklējot hobiju. Un ir. Un es atkal aizpeldēju bišķiņu. Jā, par to drosmi, ka jāuzņemās drosme un jāatnāk uz turieni. Un tā mēs arī izdarījām. Viņš kaut ko mīnstinājās, Uldis. Tomēr ne, otrajā reizē saņēmās, aizgāja un ir. Man jau arī, tu man aicināji un es tā, kas es uzņēmēju, esmu vispār, ko es tur darīšu. Bet es tad arī jāaiziet un jāpadzīvojās tajā sabiedrībā, jāpaskatās, un redz rezultāts. Man ir čista, Kristīna iedrošināja. Viņa man tieši tā piezvanīja personīgi, nāc Uldi uz uzņēmēju tikšanu. Es saku, kas es pa uzņēmēju? Un no tā brīža tika labots tas nosaukums uzņēmēji un uzņēmīgie. Paldies par to. Jā, par to paldies. Un šis tiešām ir tādā absolūtā sinerģijā, ja tā varētu teikt, jo Uldis man iedrošināja ne tikai to nosaukt par uzņēmēju tikšanos, bet uzņēmīgo cilvēku, jo bieži vien mēs nobīstamies no kādiem terminiem vai kaut kā tā, bet atrast to veidu, kā mēs varam satikties savās kopienās. Tiešām ārkārtīgi liels prieks. Ka tas tā notiek. Un tas vilcieniņš ir reāls pierādījums tam, cik būtiski ir ļaut pašiem sev satikties un kaut ko kopā nestandartu. Es apzinos to, ka no jūsu ikdienas tas prasīja ārkārtīgi daudz. Un šeit es gribu pateikt, ka vilcieniņu tapšanā bija iesaistīti vēl cilvēki. Pastāstiet par to. Jā, mēs nebijām vienīgie, bet patērējām pašā sākumā ļoti daudz laika. Protams, strādājām arī valsts brīvdienā. Būtībā baigi neuzskaitījām, bet tās bija pat vairākas pilnas dienas kopumā ņemot. Būtībā, plus vēl tu domā kaut ko. Dienas un viens vakars. Es tā paņemtu. Jā, un tādu sīkumu pēc tam izdarīt. Tur, protams, bija krāsošana, kur piedalījās māksliniece Ukraiņa, Jūlija. Pēc tam bija atkal plānots mums tur sīkumus padarīt, bet paņēma Devendi, tos apdarīt, paņēma tām muguriņām. Un tad atkal ņēmām mēs un pabeidzām tos visādus darbiņus. Aizvakar. Tas ir labi. Un traktors no Kristīnas, jā? Traktors ir no Kristīnas saimniecības, jā. Kristīnas sveicien tev! Jā, es ceru, ka viņi mums dzird. Pats galvenais jau, ka projekts ir izdevies un visiem patīk. Smaida visi, bērni priecīgi, viss kārtībā. Labā ziņa, ka tam nav derīguma termiņa, ne? Jā, to varēs izmantot jebkuros svētkos, iedot uz īri, pelnīt naudu uzņēmēji. Jā, un starp citu, es biju pats tagad pusstundu pavadāju bērnus. Bērni priecīgi, visi prasa, cik maksā. Es viņam saku, nemaksā. Svētkos šogad pa brīvu jums. Visi vecāki priecīgi, bērni priecīgi. Tik priecīgi, tik ļoti visi to vagoniņu izmanto, ka viena stūrīte jau ir nolausta. Būs jāpārtaisa visas. Vītņastieņu? Vītņastieņus nolūza. Jā, būs jāmaina lielāks vesnāk divi. 8 nedara, jāliek 12. Bērni mauc. Gājas līkumā viens. Jā, viņi tur riktīgi. Un nekas atvedīs pie maniem pārbūvēsim. Bet super, ir ļoti, ļoti forši, ka mēs iesaistījāmies. Un piemēram, es daru visādas arī projektiņus. Un kāpēc es to daru? Tāpēc, kad varbūt es nenopelnu to grandiozo naudu kaut kādu. Ja tur
Bet, ja tev pēc tam cilvēks saka, Ainār, tas ir tik forši, tik skaisti, kur vēl labāk? Nu, es viņam saku, nu, varēja labāk. Kur vēl labāk, Ainār? Nu, viņš redz ar citādākām acīm, es ar citām acīm. Un tāpēc tās emocijas, ko tu saņem no tā visa, tas dod spēkus un stimulu doties tālāk. Un tas pats arī ar šitiem vilceniņiem. Nu, man ir, pieņemsim, ļoti liels prieks. Un ir pavisam cits skats uz svētkiem, ka tu tur esi ieguldījis kaut ko. Un viņi jau ir izdevušies. Un vēl nav beigušies. Un viss ir super. Superīgi svētki. Cik mums vēl laika? Tāpat jau ar jebkuru darbu. Nu, man jau arī ikdienā tās mēbeles būvē un skrūvē, it kā viens un tas pats. Nu, liekas, nekas interesants vairs nav atklājams un tā tālāk. Bet tad, kad tu saimnieces acīs pie virtuves nodotas, tu ieraugi asariņu, tad kaut kas tas tomēr ir, vai ne? Atbildot Uldim uz jautājumu, cik mums ir laika, mums vēl ir 15 minūtes, mēs varam droši parunāt. Tātad Uldis ikdienā riktē virtuves skapīšus, jā, visā? Ne tikai virtuves, būtībā korpusu mēbeles, kas saistītas ar plātņu materiāliem, tātad visi akrili, visi lamināti, visi uz tāds ar koku maz. Rinda gara pie jums? Šobrīd augusts vēl tā kā brīvs, tā kā, tas nav, šogad ir kaut kādi diezgan stīvi un mazāki, tu bišķi lielāki projekti, bet mazāk viņu ir, bet arvien biežāk cilvēki izvēlās mēbelēt visu māju, teiksim, tas nozīmē sākot darba kabinets, absolūti viss, vannas istaba, tualete, guļamistaba, garderobe, koridors, protams, virtuve, kas ir, svarīgākais, bez kā mājā ieiet nevar, vai ne, un tad tikko tāds viens liels projekts ir pabeigts. Un tā, lai jūs tad salīdzinājumā, viņš ir tāda veida darbus dara, viņam tas tā kā patīk. Man ir atkal gluži pretēji, es tādas darbus vienkārši negribu darīt. Un man patīk atkal tādi, nestandarta. Tur es visādas durtiņas mazās taisīs, ja, tur mākslas muižai kaut ko taisīs, ar māksliniekiem jau bišķiņ tāds sakars. Tāds nestandarta, es nevaru tā. Vajag padomāt, tā, šitā, tur izpausties, brīvi izpausties. Kaut kā tā. Kā jums šķiet, vai jūsu kopdarbs spēja iedvesmot arī citus mālpiliešus nākamgad investēt savu laiku vai finanses vai resursus, lai radītu prieku kopienai? Es domāju, ka mēs paši labprāt vēl kaut kādā projektā iesaistītos līdzīgā, kur kaut kas jābūvē, kaut kas jāizdomā, kaut kas jānozaļ. Aķis lupā. Nē, es ļoti ceru, ka to visu redzēs. Tu redzēs, to nevar nepamanīt. Un tik daudz cilvēkiem tas viss patīk. Un es gribu cerēt, ka jā, mēs būsim kā piemērs kaut kam tādam, ko mēs var uztaisīt un priecēt daudz citus. Jā, mēs varam arī atvērt ražotni. Ja kāds cits miestiņš grib pēkšņi kādu vagoniņu pasūtīt, vai tas ir iespējams? 400 eiro vagons apmēram un uz augšu, es domāju, ka uz priekšu. Zvaniet, rakstiet, tātad kādos kontos ir jāraksta, pareklamējiet droši, kuras Ulda, nē, tos Mālpils iedvesmo rakstiet, iedošu privāti. Bet tā... Jā, es esmu atrodams Facebookā un es atrodams arī TikTokā. Šo projektu sāku es kā Woodworks AB, tāds mans zīmoliņš, mans lolojums tāds. Bet, laika gaitā, un jau es esmu pārsaucies par Viks workshop, jo tas, man liekas, Woodworks man saistās tikai ar koka darbiem, taču es vēlos darīt arī visu kaut ko, pieņemsim, kādreiz ar metālu kaut ko pielikt klāt un tā. Būt kā darbnīca. Man ir vēl visādas vīzijas, kā pilnveidot to darbnīcu, kas varētu būt piemērot arī jebkuram cilvēkam, kurš atnāk pie maniem tur un man vajag šitā kaut ko izurbt vai ko, tā. Bet redzēs, kā tas izvērtīsies nākotnē, tāpēc es pārsaucu par Viks workshop. Un Viks skan arī tā uzreiz paliekošāk, viņš nav jālauza mēle, Viks workshop. Nav gari, tas ir svarīgi. Nav gari, vai ne? Jā. Jā. Tas ir noslēpumaināk pareizi.
Es uz jums abiem diviem skatos. Woodworks uzreiz saprāt, skaidrs, kokāt, kas tas tāds bija, kas tur ko. Un mani tiešām nepamet sajūta, ka šī ir komanda. Nu, tā kā, ka čaļi ir jau sastrādājušies. Tā kā paldies jums par to ārkārtīgi lielo ieguldīto darbu, arī finansēm. Un skaidrs, ka tas viss ir mūsu kopienas vārdā, vai ne? Es gribētu jums vēl pajautāt tādu lietu šodien visiem, ar ko mēs sarunājamies, mēs jautājam. Tātad Mālpils iedvesmo un viedais ciems Mālpils. Ko jums nozīmē kopienas aktivitātes, viedums, iedvesma, šīs tradīcijas, ko mēs kopā lolojam, un to ir nemazums. Tie ir gan šie svētki, gan tirgus. Ko tas viss jums nozīmē? Nu, man personīgi ļoti, ļoti priecē, kad Mālpils kļūst arvien dzīvīgāka. Tiek aptverti vairāki, pieņemsim, vecuma grupas, ja. Nav tikai vienveidīgs, ja. Tirdziņš ir atzimis ļoti super. Arī es tur esmu jau ieviesies, vismaz aizdzert kakao aiziet. Ja neko citu nenopēr, tad es vismaz kakao izdzeru. Nu, tur. Bet jā, super. Kristīna, milzīgs darbs. Paldies. Es drusku vairāk šašliku apēdu un saldējumu un 2 salus izdzēru. Par tirdziņu paldies. Jā. Un es ceru, ka Mālpils būs arvien dzīvīgāka. Un man ļoti gribās jauniešus kaut kā pavilkt. Jo es redzu, ka daudz grupa liela ir bišķiņ aizslīdējusi ne tur, kur vajadzētu. Pats es tagad, pieņemsim, sāku ar regbiju darboties. Daudziem ir tāds riebīgs priekšstats, ka tu ir mežonīgs un tā, bet nē, tas ir īstenībā kus vairāk. Viņš ir tagad kļuvis arī mazāk traumatisks, tāpēc, ka tur maina noteikumus un tā. Un dažreiz pat futbols ir diezgan traumatiskāks, jo tu tur neesi gatavs, ka tev no aizmuguras kāds ielic kājās un tā. Ar regbiju spēlējot, tu vienmēr esi gatavs. Tu zini, ka tev tūlītās būs jātriecās kaut kur vai tevī trieksies. Un tu esi gatavs jau visu laiku. Un tā kā, nav tik tā. Un bērnus tur neviens nespin pret sienām nedaudz. Un nav, visi kārtībā. Treniņi notiek Mālpils stadionā, tāpēc blakus pirmdienās, trešdienās no 17:30 līdz 18:30. Demokrātiskā cena, 10 eiro mēnesī. Tīri tā tikai. Un pirmie treniņi bez maksas, kur pastīties, kā tad viss notiekās. Tur mēs nespēlējam tikai regbiju, tur ir fiziskās aktivitātes, spēles dažādas. Mēs, lai jautri ir, lai nav tā, ka tu nāc uz to treniņu. Ne, ja tev nepatiks, tu nenāks vienkārši. Tā, es taisu, lai patīk. Neesmu nekāds arī super-duper profesionāls, bet to lietu pārzinu un arī mācos procesā. Tā kā, ja ir kāds interesants un droši nāk un mēģina. Tas ir gan no 6 līdz 14 gadi šobrīd. Man 59, es domāju, iešu tūlīt regbijas. Ai, sorry. Bet Uldim īpašu grupu. Mēģinu jokot, bez humora jau nekur netiksim pareizi. Jā, un par tiem jauniešiem, tad vēl viens, pieņemsim, mans sapnis ir uztaisīt to pašu darbnīcu, to workshop, ja? Un kad tie jaunieši varētu nākt droši, ja kādam gribētos, tad viņi var nākt un tur kaut ko pataisīt ar maniem kopā. Tā pieņemsim. Bet es nezinu, kā tas tiks realizēts, bet varbūt pēc pāris gadiem, bet jā, varbūt tā arī izdosies. Jo gribās tos bērnus, tos jauniešus. Mēs šodien uz šādām ideju lampiņām, zemeņu ideju lampiņām esam pierakstījuši jau restaurācijas muzeju ar baložiem, tādu lietu, un arī šo uzraksti, Ainār. Mēs nekad nezinām, kad tas tā kā top reāls. Ne? Vienkārši par idejām, par tradīcijām, par kopienu lietām ir jārunā, jo tikai tā mēs... Un es pieļauju, ka jūs esat dzīvs pierādījums tam. Ja nesatiekās, neparunā, nekad nenonāk līdz tik brīnišķīgam rezultātam, kā tam skaistajam vilcieniņam, kas vizina bērnus Zemiņu svētkos. Ja? Jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Mēs vienmēr varam nopirkt kaut ko gatavu, bet, ja mēs esam iesaistījušies, ja mēs paši ņemam līdzdalību, tie ir pilnīgi citi svētki, un jūs jau to iepriekš arī pieminējāt. Jā, un mēs arī iedodam tādu unikalitāti, tādu pavisam. Un starp citu, ka par to tikšanos,
Es biju ielicis vienā čatā tajā par to nezināmo koku sugu. Ja, un tad man viens cilvēks uzrakstīja, ka tas varētu būt tas vai tas, un es viņu saglabāju. Viņš saka, ja tu varam satikties, un es to parādīšu. Un es viņu saglabāju kā nezināmais koks. Un beigās tas ir viņš. Uldi, jums ir jauna iesauka. Nezināmais koks. Jā, par nezināmo koku, o tā bija. Ja gadienā vajag uzņēmumu kādu nosaukumu, tad nezināmais koks vai jūsu dueta nosaukumu. Starp citu, jūsu tandēmam ir nosaukums? Baigi, nē. Tagad ir, ne? Nezināmais vilcieniņš. Tā, nezināmais koks, lai top, un mēs ļoti gaidīsim jūsu nezināmā koka nākošos iedvesmojošos darbus. Tas tā ir. Jā, es centīšos arī apkopot tos visus materiālus, ko es safilmēju, tad palaidīšu tādu video apkārt. Bet, ja nav kāds redzējis tos vilcieniņus, vagoniņus, tur pie tās ķekatas, kas šauj gaisā, tur ir var apskatīties. Ļoti skaisti. Kungi, vēl mēs runājam, pirms es jūs laižu svētkus baudīt. Pastāstiet, kas ir tas, ko jūs jau esat redzējuši svētkos, un kas ir tas, ko jūs vēl, mēs esam tādā pievakarē, ko jūs vēl noteikti negribat palaist garām. 100% zinu, ka izdancināt savas sievas, tas ir skaidrs. Un tas smaidiņš uzreiz. Bet jā, ko jūs esat noskatījuši, ko jūs gribat dzirdēt, vai jau kaut ko foršu redzējāt? Mēs redzējām gājienu, precīzāk viņā piedalījāmies. Mēs braucām pie Malpils retro auto un moto biedrības ar T3 busiņiem. Es ar sarkanu, man draugs Vilnis ar sievu, ar baltu. Viņi no Valmieras. Mēs bijām pavizināties Siguldā un tā tālāk, bet tas ir cits stāsts, bet svētkos mēs, praktiski viss ir apskatīts. Es kaut gluži pretēji. Es biju aizņemts ar futbolu. Man puika bija uztaisījis savu komandu. Tad viņi vārdsargs bija vecāks nekā pārējais komanda, un tad viņus ielika pie 2 gadu vecākiem puišiem spēlēt. Ja. Un viņi ļoti labi nospēlēja, un es biju menedžers, un tā balss esmakusī nav no Jāņiem, no Briesta, bet vienkārši es nobļāvos šodien viņiem tur motivējot visu laiku. Es jau viņus tur vairs nemācu, ko tur vairs iemācīt. Vienkārši motivēju maucam. Un viņi finālā zaudēja lielajiem puišiem pēcspēles sitienos tikai. Viņi malacīši, ļoti malacīši. Lepojos. Labi, jā. Bet tiešām prieks bija skatīties. Pasākums tur bija izdevies. Protams, apskatīju vagoniņu, pabraukāju ar viņu. Un tagad tieši veltīšu laiku savai sievai. Jo viņi man neredzēja, principā, šodien. Dzird. Jā, Reks skatās. Jā. Jā. Tur bija kompliments. Veltīšu laiku savai sievai. Tā kā, jā, tur ir pie vārda. Tiešām brangi aplausi visām sievām, kas ļauj radoši izpausties saviem kungiem. Jūs esat brīnišķīgas un kopdarīšanā jau arī tikai tas viss veidojās. Paldies. Un vēl pirms es jūs tomēr laižu. Šodien vēl mēs daudz runājam par vērtībām un tradīcijām un to viedumu saglabāt tās senās lietas. Un vai jūsu ģimenē ir kāda recepte? Šodien arī kūku konkurss. Mēs ar Rūtu meklējam Malpils garšas. Atradās 45 gadus veca čirkainā čāļa recepte. Vai jūsu ģimenē ir kaut kāds tāds rosols vai zupa? Kaut kas tāds, kas tiek katros godos celts galdā un riktīgi smeķē? Vai varbūt vienkārši garšo? Varbūt Dana pankūks svētdienās cep, es nezinu. Pastāstiet par tādām ēšanas tradīcijām. Kanģa neskaitās. Tad viss kārtībā. Uzlējumi. Hobijs, uzlējumi, kuru nedrīkst reklamēt, un neviens nav dzirdējis, ko es teicu. Āboli, upene, pīlādzis topā. Zemene nedrīkst. Man atkal tāda nav, kad es tur pieturamies pie baigajām receptēm. Bieži eksperimentēju. Da jebko taisot, kaut vai tās pašas pankūkas, tur plāciņas kaut kādas. Bieži, protams, nesanāk, bet dažreiz sanāk. Bet top, kas ir tagad man ļoti labi sanāca, tas ir fermentētie gurķīši. Vai ne, Daniņ? Nē? Un ceram, ka būs gurķi raža, lai var pilnu pagrabu pietaisīt. Jo mēs sataisījām, eksperiments, ja tas bija. Uztaisījām kaut kāds 5 gurķi, pamāz bija labi. Tur varēja apēst jau pāris dienās, bet
Es aizliedzu. Es teicu, nē, 1 burka mēnesī. Jā, tie bija super. Nu, novēlēšu jums brangas ražas, lai nav tā, ka 1 burka mēnesī. Starp citu, par to tas ir interesanti, jo mans vīrs arī, mamma neļāva ēst ātrāk tos tomātus želejā par Ziemassvētkiem. Bet tad, kad mēs pieaugam, mēs saprotam, un tā kā paši sākam taisīt, saprotam, ka viņš jau pēc nedēļas pusotras jau ir gatavs. Tur nav jāgaida entie mēneši, līdz viņš nogatavojās. Bet tas viss ir tradīcijās. Uldi, jūsu ģimenē? Kā tur ar tiem kanģa, tas ir viens, bet es pieļauju, ka sieva jūs lutina ar daudz ko arī citu. Daudz ko pārāk ne, bet ļoti garšīgas biespiena plācenīšu cep. Tur var apēst visus vienkārši tā. Biespiena plācenīts. Ziniet, tas, kurš nav ēdis brokastis pat, ir diezgan izaicinoši par šīm. Brīnišķīgi, lai vienmēr izdodas biespienu plācenīši un lai supergardi gurķīši, laidīšu jūs baudīt svētkus un tiešām ārkārtīgi paldies par to, ka jūs bijāt gatavi lekt avantūrā un gaidam nākamos izaicinājumus. Paldies, ka uzaicināja mūs piedalīties šī. Es gan tā vēl joprojām esmu kautrīgs un uztraucies par to. Jums lieliski, Uldi, sanāk. Jūs vispār varētu arī kādu humoru raidījumu ar saviem moto kolēģiem, automoto kolēģiem riktēt. Nu ko, labi, kungi, paldies jums milzīgs un tagad aicināšu uz sarunu. Paldies. Arī, kā teikt, jā, paldies jums! Tiešām. Un mūsu šīs dienas noslēdzošā saruna būs par zemeņu